Čārls Hanters savā grāmatā Gad dziedināt slimos, viņi saka, ka dziedināšana tas ir vienkārši, un viņi vairākās grāmatās to raksta. Mēs varbūt esam to pārāk sarežģīti padarījuši tādēļ, ka mums liekas, ka mums ir jāsasprindzinās, ka mēs esam tie, kuriem tā atbildība neē. Mēs esam atbildīgi, lai mēs tiktu piepildīti ar spēku. Kad Dievs atver durvis, viņš atklāsmes grāmatā rakstis tavā priekšā esam atvēris durvis, bet tev ir maz spēka. Un tas ir arī tas, ko Dievs šobrīd uz mani runā. Bet ja viņš atver durvis, tad, un ja viņš tev atklāja, tev ir maz spēka, tev tas spēks jālūdz ir no tā kunga. Un es domāju, arī mēs mazliet novirzāmies no temata par spēku runājot. Viņš apsolīja apustuļiem, palieciet Jeruzalemē, kamēr jūs būsiet dabūjuši spēku, un viņi nezināja, kas tas ir, viņi nebija saskārušies. Iedomājies ar tur 10 dienas, viņi bija kopā augšistabā, 10 dienas, un kad es par to domāju, es domāju, mums ir lūkšana naktis, un tad jau mēs miegam ciet, un vai tas ir vajadzīgs, un es domāju, kurā draudzē, kurā tādā lūkšana grupā mēs būtu gatavi 10 dienas neiziet, varbūt tur paēst uz vietas, kamēr mēs saņemam spēku no augšienes. Dievs arī uz to man runāja, vai mēs šodien esam tik neatlaidīgi.